Kaut kas apēd visas zivis manā piemājas dītī, un šodien es mēģināšu noskaidrot, kas tas ir, un es darīšu visu iespējamo, lai to noķertu un izņemtu. Jo, ja mēs to nedarīsim, šīs zivs varētu apēst visu, ko esam šeit ielikuši. Es jau gadiem šeit lieku zivis, un šobrīd tur var būt jebkas, bet es domāju, ka viena no zivīm ir kļuvusi pārāk agresīva un sākas uzbrukt pārējām zivīm. Pēdējo pāris nedēļu laikā esam pamanījis mirušas zivis visapkārt dīķim, un visām tām trūks gabalu, kas nozīmē, ka kaut kas tās uzbrūk. Šajā dīķī ir daudz patiešām retu zivju, un daudz no tām šeit ir izaugušas ļoti lielas. Šeit ir milzīgs sāms, lielas piraņa un pat saldūdens haizivs. Un, lai pārliecinātos, ka šodien noķersim šo radību, mēs atvedām makšķeres, mestos tīklus un kaudzi zivis lazdu. Bet pirms mēs to visu izmantojam, mums jāpiebaro zivis. Tagad tieši šeit, puiši, man ir mana zivju iecienītākā barība, un viss, kas mums jādara, ir jāiemet to tieši dīķa vidū, un visām zivīm vajadzētu uzpeldēt augšā. Es tiešām esmu nervos, puiši, tiklīdz es izmetīšu šo barību, visām zivīm vajadzētu uzpeldēt augšā. Un tiklīdz viņas būs pāēdušas, mēs vairs nevarēsim tās noķert, tāpēc mums jādarbojas ātri. Ak, nē, tieši par to es runāju. Skatieties, tieši tur redzat, uz krasta peld mirusi zivs. Ak, Dievs, tieši par to es runāju, puiši. Es nekad iepriekš šeit neko tādu neesmu redzējis, bet pēdējo pāris nedēļu laikā katru otro dienu, kad atnācu šurp, pamanīju vēl vienu mirušu zivi, tāpēc tas ir tiešām dīvaini. Puiši, man nav ne jausmas, kas notiek laikam. Ejam paskatīties, kura tā ir zivs. Ak, Dievs, tā ir viena no arovānām. Paskatieties uz to. Nē, viņš ir arī tik daudz lielāks, puiši. Šeit ir divas arovānas, mēs tās ielikām, tās bija apmēram tik lielas. Paskatieties, cik daudz lielāks viņš ir kļuvis. Ak, tas ir tik skumji, puiši. Ak, nē, ak, Dievs, tas ir tik skumji. Paskatieties uz to, tā ir viena no mūsu arovānām. Paskatieties, cik skaists viņš bija. Man nav ne jausmas, kas varēja nogalināt šo puisi. Tas tiešām ir draņķīgi, puiši, bet šodien tam būs gals. Mēs noskaidrosim, kas to dara, un mēs to pieķersim. Labi, viņai vajadzētu parādīties. Paskaties, viņi tiešām nāk augšā, es viņus patiešām redzu. Es esmu ļoti satraukts, puiši, šeit ir patiešām lielas zivis. Ak, paskatieties, tur viens ir, viņi nāk ārā. O jā, es viņu redzu. Ak, Dievs, tur ir viens no haizivīm, puiši. Šeit ir milzīgi haizivs, un es viņu tikko redzēju. Viņš tikko iznāca pēc ēdiena. Labi, puiši, tagad, kad zivis ēd, ir pienācis laiks mēģināt tās noķert. Tagad ir vairs paņēmiens, ko mēs izmēģināsim, ir vecā labā makšķere. Un ja tas nestrādās, mums nāksies mēģināt viņu noķert ar tīklu vai izmantot mūsu milzu zivju lazdas. Labi, puiši, te mums ir maize, mēs to uzliksim uz āķa, bet āķis ir jāpaslēpj. Jo šīs zivis ir ļoti gudras, un ja tās redzēs kaut mazāko āķa daļu, tās to neēdīs. Ak, viņas ir tieši tur, viņas burtiski ir tieši tur. Es tagad esmu tik nervos. Es pagaidīšu, līdz atkal viņu ieraudzīšu. Un tad es mēģināšu iemest šo tieši viņu priekšā. Skaties tur, tu viņu redzi. Ak, tā ir liela, tur aiziet mūsu maize. Ak, skaties! Viņš tagad meklē ēdienu, jūs redzat, viņš riņķo ap to. Jebkurā brīdī mana makšķeraukla var strauji aiziet, un mums var būt šī zivs. Ak, Dievs, viņš tikko to paņēma. Nē, tas bija viņa mutē. Vai viņš man norāva auklu? Viņš paņēma tev maizi. Labi, puiši, nu, mums uz mirkli bija zivs, bet viņš izspļāva mūsu āķi, skatieties. Viņš ir tieši tur. Tas ir liels albīnais paku, un tas noteikti varētu būt tas, kurš apēd visus pārējos. Viņi ir ļoti agresīvi, tāpēc mēģināsim vēlreiz un paskatīsimies, vai varam viņu noķert. Ak, dabūju viņu! Es viņu dabūju! Man ir zivs uz āķa! Ak, mans Dievs! Ak, tā ir liela! Tieši to mēs arī gribējām. Tas ir milzīgs albīno paku. Jūs mēs viņu esam pieķēruši tieši tagad. Te viņš nāk. Ak, mans Dievs, viņš ir traks. Paskatieties, cik viņš ir liels! Šis tiešām ir dīķa briesmonis šobrīd. Ak, mans Dievs, paskatieties uz šo. Ak, viņš ir tik spēcīgs. Es mēģināšu viņus atvert tieši šeit. Es viņu noķēru! Jā, paskatieties, cik liels! Ak, nomierinies, draudziņi! Paskatieties, cik milzīgs ir šis paku! Šīs zivis ir trakas! Tās ir radniecīgas piraņām, un šī šeit ir kļuvusi milzīga! Paskatieties uz viņa zobiem! Ak, nomierinies, draudziņi, nekož mani! Skaties, redz tos zobus turpat? Pasties uz tiem zobiem! Tie ir tik asi, tie zobi turpat. Tas noteikti varētu būt tas, kas kož citām zivīm un nogalina tās, tāpēc tas ir patiešām labi. Mēs viņu noķērām, kad ielikām šeit, viņš bija tikai mazs mazulis, bet tagad acīm redzam ir kļuvis daudz lielāks. Labi, puiši! Nu, mūsu pirmais loms šodien no Pondeksa noteikti ir zivs, kuru mēs tieši gribējām noķert. Es cerēju, ka mēs šodien tās noķersim, jo, kā jau teicu, tās ir ļoti agresīvas. Mana pikapa aizmugurē mums ir augstuma kaste. Mēs viņu iemetīsim priekšā, un tad dosimies atpakaļ uz manu māju, lai ielaistu viņu vienā no maniem citiem dīķiem. Tas ir traki, puiši, paskatieties uz to. Albīno paku, iesim ielikt viņu augstuma kastē. Ak, mans Dievs, paskatieties uz šo. Tas ir īsts briesmonis.
Un tur iekšā ir vēl vairāk piraņu. Un tur ir arī lieli sāms un saldūdens kaizivs, un tieši tos mēs šodien mēģināsim noķert. Tātad mēs steidzamies atpakaļ uz manu māju un ieliksim šo puisi citā dīķī, un tad atgriezīsimies, lai mēģinātu noķert vēl dažus. Tiekamies pie manas mājas, labi puiši, tagad. Mēs varētu viņu pievienot noslēpumu dīķim, varētu pievienot viņu Oskaru dīķim, mums tur ir arī lielais plēsēju dīķis. Bet es domāju, ka man ir ideāla vieta šim puisim, un tā ir Cihlīdu dīķis. Es nevēlos šobrīd pārāk daudz rādīt šo dīķi, jo nesen uztaisījām video un ieguvām daudz zivitām, un es nevēlos sabojāt pārsteigumu. Tagad! Šīs puisis lieliski iederēsies šeit ar zivīm, kas mums jau ir. Labi, ejam, mēs viņu tūlīt pievienosim. Labi, lielais, aiziet, izbaudi savas jaunās mājas. Ak, viņš tur tagad izskatās tik labi. Labi, puiši, mēs esam atgriezušies Pondaksā. Cerams, ka pārējās zivis pārāk nenobijās, kad es noķēru vienu. Jo, kā jau teicu, šeit ir daudz vairāk, un mūsu mērķis ir šodien noķert pēc iespējas vairāk. Tātad uzliksim ēsmu uz āķa vēlreiz un dosimies atpakaļ. Ak, mans Dievs, paskaties! Svētā nelaime, šī ir vēl lielāka. Skaties, viņš nāk, tas ir tieši pie manas maizes. Ak, man pieķērās zivs uz āķa, gatavs, 3, 2, 1, noķēru! Ak, mans Dievs! Šī ir vēl lielāka! Ak, nē, vai tu redzēji to? Es domāju, ka viņš man pārāva auklu. Ak, mans Dievs, viņš tiešām man pārāva auklu. Nu tas nav labi. Mēs tikko pieķērām kaut ko lielu tieši tur. Es nezinu, vai tā bija haizivs, piraņa vai varbūt liels sams. Man nav ne jausmas, es to neredzēju. Ak, mans Dievs, viņš ir tieši tur. Pagaid, tā ir tā pati zivs, man liekas. Es tūlīt paņemšu metamo tīklu, mēs mēģināsim viņu noķert ar tīklu. Ja mēs to nevarēsim izdarīt, tad mums būs jāatstāj šeit zivis lāsts uz kādām 24 stundām. Un varbūt mēs viņu tā varēsim dabūt, puiši, bet te joprojām ir daži briesmoņi. Un tagad mēs mēģināsim mest tīklu un paskatīsimies, vai varam kādu noķert tādā veidā. Labi, puiši, mums tagad ir mūsu metamais tīkls. Es neesmu labākais šī tīkla mešanā, bet mēs mēģināsim. Es redzu visas zivis tur vidū, paskatīsimies, vai mēs varam tās dabūt. Nav slikti. Ak, Dievs, es jūtu kaut ko lielu. Skaties, ak, kas tas ir? Kas, ja mēs nevaram? Vai kaut ko noķērām? Ak, Dievs, tas ir asaris! Mums ir mazs lielmutas asaris! Tas ir tik forši, draugi! Es arī gribu šo mazo zivi. Un vesela kaudze ar mazām zilžā un saules zivīm. Šis ir galvenais barības avots šeit, un tāpēc visas zivis, ko mēs šeit iemetam, tik ātri kļūst milzīgas. Tātad, jā, mēs laidīsim šos puišus atpakaļ, un mēs arī laidīsim atpakaļ asari. Mēs negribam viņu paturēt, tas ir diezgan forši. Viņam klājas labi. Ak, tieši šeit! Skaties, es tikko redzēju kaut ko lielu! Ak, Dievs, tas bija tieši tur, kur tas bija! Ak, mans Dievs, es to dabūju! O, jā! O, kas tas ir? Mums ir kaudze ar mazām zilžā un saules zivīm. Es redzēju šeit kaut ko lielu, ceru, ka tas nav aizbēdzis. Ak, tas ir tieši šeit! Ak, mans Dievs, jūs neticēsiet, paskatieties uz šo. Šīs te ir sarkanas astes milzu gurami. Mums šeit ir kaudze ar gurami, tiešām lieli. Šis patiesībā ir ļoti mazs salīdzinot ar pārējiem, bet ir labi redzēt, ka viņam klājas labi. Mēs viņu ieliksim spainī, jo, ja paskatās uz viņa asti, turpat tieši par to mēs runājam. Visām zivīm, kuras esmu atradis beigtas, visām trūks gabalu no ķermeņa, tātad viņam kāds uzbruka. Mēs viņam palīdzēsim, ieliksim viņu spainī. Un līdz mēs noskaidrosim, kas ir šī agresīvā zivs, mēs iespējams visas zivis vedīsim pie manis uz mājām. Tātad ieliksim šo puisi spainī, tas ir lieliski. O, viņi ir tieši tur, tieši uz barības. Pasties, viņi nāk augšā tieši tagad. Labi, man jāiet turp. Labi, ak, mans Dievs, tur ir kaut kas liels. Nu dod man kaut ko labu. Kas tas ir? Ak, mans Dievs, paskatieties. Draugi, šis ir viens no Vahau ciklīdiem. Ak, mans Dievs, tas ir tik skaists. Paskatieties uz šo. Ak, labi. Mēs vēl mazliet pamētājām tīklu, bet neatradām neko citu, kā tikai vēl vairāk beigtu zivju. Ak, nē, paskatieties, draugi. Es redzu vēl vienu beigtu zivi tieši šajā stūrī. Ak, es pat negribu skatīties. Paga, tur ir mans albīnais sams tieši tur. Lūdzu, nesakiet, ka viņš arī ir beigts. Nē, ak, Dievs. Viņi ir beiguši, draugi. Mēs tikko atradām vēl 2 beigtas zivis. Es tiešām esmu dusmīgs. Ak, mans Dievs. Tas ir tik skumji, draugi. Šeit ir mazs aziāts sarkanstaļas sams. Es viņu ieliku šeit varbūt pirms 2 mēnešiem un cerēju, ka viņš izaugs milzīgs. Es biju tik sajūsmināts, un viņš ir beigts. Tas ir slikti. Šī bija viena no manām mīļākajām zivīm. Draugi, un tad šis čalis. Kas pie vēlna ir šis tips? Es nedomāju, kas pie vēlna ir šis? Es pat nezinu, kāda veida zivs šī ir. Es šo šeit neliku, bet tā ir beigta. Tā neizdzīvoja, draugi. Man nav ne jausmas, kas tas ir vai no kurienes tas nācis. Ja jūs zināt, paziņojiet man, bet tas nav labi, draugi. Kā redzat, te ir daudz mazu zivtiņu. Izskatās, ka tās visas tiek uzbruktas no šīs zivs puses. Tāpēc es domāju, ko mēs darīsim. Mēs dosimies un izliksim savus zivis lāzdus, un mēs arī paņemsim mazāku zivis lāzdu. Cerībā, ka mēs varēsim noķept šīs citas zivis un izņemt tās ārā, pirms tās nomirst. Labi, puiši, šeit ir mūsu mini zivis lāsts. Šo mēs izmantosim, lai noķertu mazākās zivis. Un es domāju, ka mēs to patiešām novietosim tieši šeit, šīs caurules priekšā. Jo es tur lejā redzu daudz zivju, tāpēc ieliksim iekšā kādu tilapiju kā ēsu. Mēs visus lāzdu ieliksim iekšā, bum! Tām vajadzētu noķert daudz zivju.
Es esmu tiešām sajūsmināts, tāpēc sākam. Es iešu šeit lejā dziļajā galā, vienkārši ielikšu, kas pie velna tas ir. Kas pie velna tas ir? Ak, Dievs, tur lejā ir liela zivs. Es tūlīt iešu pēc tīkla, draugi, tur lejā ir kaut kas milzīgs. Skatieties, jūs viņu redzat tieši tur. Ak, Dievs, es grimstu. Ak, Jēzu, bet es domāju, ka es viņu dabūju. Ak, tieši šeit, tas ir mazs Oskars. Es domāju, jā, bet tas noteikti nav tas, ko es redzēju. Tas otrs, ko es redzēju, bija daudz lielāks, bet šis te ir mazs Oskariņš. Mēs vienkārši iemetīsim viņu atpakaļ Pondeksā. Redzi, draudziņ, tas nav tas, ko mēs meklējām. Ak, mans Dievs, paskaties uz šo. Vai tu redzi to lietu? Tā ir tieši šeit lejā. Man ir jānoķer, kas vien tas arī būtu, draugi. Šī lieta ir milzīga. Ak, mans Dievs, es to dabūju. Svētais mākonīt. Paskatieties uz šī milzīgā sāms izmēru. Ak, mans Dievs, tas ir orvīnijs. Ak, mans Dievs. Mums ar šo zivi jābūt ļoti uzmanīgiem. Viņš burtiski varētu nokost tavu pirkstu. Es nemaz nejokoju. Ja es ieliktu savu pirkstu tieši šeit, un viņš aizvērtu savu mazo spuru, tas burtiski pārgrieztu manu pirkstu uz pusēm. Skatieties uz viņa dzeloņiem visā ķermeņa garumā. Jūs noteikti negribat ķēpāties ar šo zivi. Šī noteikti varētu būt tā, kas visu šo nodara zivīm. Au, ak, Dievs! Es domāju, viņš tūlīt man nokodīs pirkstu. Iedomājieties, ko viņš varētu izdarīt ar mazu zivi. Tātad pēdējā video Dīkī X mēs patiesībā noķērām vienu no viņa mazuļiem. Mums šeit ir pāris no šiem puišiem, un viņi patiesībā vairojās. Ja nu gadījumā šī ir tā zivs, kas uzbruk visām pārējām. Mēs viņu tūlīt izņemsim no šejienes, ieliksim spainī, paskatieties, cik tas ir forši. Liels Ervinis Sams. Paklausieties viņu. Labi, te nu mēs ejam. Ervins Sams dodās spainī. Nomierinies, ak, mans Dievs, nomierinies. Tas tiešām ir kā bruņšķīvs, tas ir traki. Labi, dosimies apakaļ, novietosim mūsu mazāko zivis lāzdu, un tad liksim mūsu milzu zivis lāzdus. Un atstāsim tos vesels 24 stundas. Un ja tas neizvilks šo milzu zivi ārā, tad es nezinu, kas to izdarīs. Labi, tur mūsu zivis lāsts tieši pa vidu, un es patiesībā tikko to pamanīju. Bet ja paskatās uz otru krastu, tur patiesībā ir dubļu bedre, ko iespējams izracis Pleiko. Tāpēc iesim apskatīties un paskatīsimies, vai tur iekšā ir kas interesants. Paskaties uz ūdeni, redz, kā ūdens kustās. Esmu gandrīz pārliecināts, priekšā tikko redzēju zivi. Tas ir biedējoši. Es šodien nebiju plānojis to darīt. Ak, es redzu! Pagaid, skaties turpat! Es tiešām redzu viņa asti! Kas tas ir? Viņš tikko aizgāja dziļāk! Ak, te viņš iet! Skaties! Tas ir viņš tieši šeit! Es to satveršu! Au! Ak, Dievs! Paskaties, cik liels ir tas Rafaels Sams! Tagad! Šie puiši patiesībā izskatās ļoti līdzīgi tam urvīnim, ko mēs tikko noķērām, bet tā ir cita suga, un mums te arī ir vesels bars ar tiem. Visur ir mazuļi, un šis ir kļuvis tiešām liels. Tas ir tiešām forši, jā, tā ir ļoti interesants zivs no dubļu bedres. Brīnos, vai tur vēl kaut kas ir? Ak, Dievs, tas ir tiešām biedējoši. Labi, zinu, ko es domāju, ka man pietiek. Es ar to esmu galā, lai kas arī nebūtu tas briesmonis, kas ēd manas zivis. Tas bija pārāk spēcīgs priekš spoles un pārāk gudrs priekš tīkla. Tāpēc tagad vienīgais, kas atlika, bija izmēģināt manas briesmoņu zivju lamatas. Labi, puiši, mums ir mūsu briesmoņu zivju lamatas. Tagad sāk līt lietus, bet mēs tās ēsmojam, un tad atstāsim šeit uz 24 stundām. Ak, Dievs! Ak, Dievs! Skatieties turpat, kur ir mans tīkls? Te ir dažas milzīgas albīno zivis. Ak, es viņu dabūju, skatieties uz šo! Ak, mans Dievs! Tas ir milzu gurami. Ak, Dievs! Līst kā no spaiņa. Ak, mans Dievs, skaties, cik viņš ir milzīgs. Tātad šeit ir milzīgs gurami. Kā redzat, līst kā no spaiņa. Labi, aizkulisēs ir bijis daudz grūtību. Līst jau visu dienu, bet tas ir tā vērts. Mēs ķeram trakus zivis. Tas ir tik forši. Ak, viņš ir milzīgs. Viņš ir tik skaists. Ak, mans Dievs. Paskatieties uz galvu. Paskatieties, cik skaists ir tas gurami. Tas ir tik forši. Draugi, labi. Mēs viņu nepaturēsim, viņam šeit ļoti labi klājas, tāpēc mēs viņu liksim atpakaļ Pondais dīķī. Bet ir tiešām forši to redzēt, viņam viss ir lieliski. Tātad uz redzēšanos. Ak, tas ir tik forši. Labi, puiši, tagad ir laiks uzlikt ēsmu mūsu abām zivis lazdiem. Katram no tiem mums ir 3 tilapijas gabali. Tātad ēsmu ieliekam pirmajā zivis lazdā, un tad ēsmu ieliekam otrajā. Es esmu tik sajūsmināts redzēt, ko mēs tajos noķersim. Nu, aiziet, ieliksim viņu dīķī, jo šobrīd mēs ķeram lielas zivis. Mēs iemetīsim šos slazdus pašā vidū. Mēs vienu iemetīsim šeit, un otru iemetīsim tur. Ak, Dievs, kā es to dabūšu atpakaļ? Ak, tas ir tieši tur ideāli. Tagad mums ir otrais, es to nemetīšu tik tālu. Iemetīšu apmēram tur, tas izskatās labi. Bet kamēr mēs gaidām, man ir ideja. Es tikko piesēju vēl vienu āķi un atstāju savu vienu tilapijas gabaliņu. Tagad, tā kā mēs ķeram lielas plēsīgās zivis, acīm redzot, tās dos priekšroku tilapijai. Tāpēc mēs uzliksim nedaudz no šī uz āķa. Iemetīsim to vidū un paskatīsimies, vai varam kaut ko noķert. Un kas zina, varbūt noķersim tieši to zivi, kuru meklējam. Un tieši tā, mēs esam gatavi sākt. Cerams, ka mums atkal nenoraus auklu. Bums, un tagad mēs gaidām šeit lietu. Mēs vienkārši sēdēsim šeit. Jā, urā!
Mēs gaidījām 30 minūtes, un mums joprojām nebija neviena ķēriena. Ir tik augsti, tam labāk būt tā vērtam. Mums labāk augsts jānoķer. Kas par lietu? Paga, kur palika mana tilapija? Kāds to nozaga? Nu, tas patiesībā ir diezgan labs signāls. Tas nozīmē, ka kaut kas tur ārā ēd mūsu ēsmu. Labi, otrais rauns. Aiziet! Bum! Tieši tajā pašā vietā kā iepriekš. Mēs zinām, ka tur ir zivs. Paskatīsimies, vai varam to dabūt iekšā. Mazāk nekā stundu pēc tam, kad mēs izvietojām savus zivis lazdus, mēs jau pamanījām, ka zivis tajos ieiet. Pašlaik pie zivis lazda iejās burtiski ir paku. Jā, jūs varat viņu redzēt tieši tur. Viņš tikko nopeldēja garām mūsu zivis lazdam. Ak, Dievs, man ir zivs! Man ir zivs! Kaut kas velk manu makšķeri! Vai man jāuzsit āķis? Jā! Ak, mans Dievs, svētās šausmas! Tā ir sasodīta koja zivs! Paskaties uz šo! Ak, mans Dievs! Paskaties uz to koju! Jūs nāciet šurp, draudziņ! Nāc šurp, draudziņ! Seiks! Lūdzu, nenokrīt nost! Ak, mans Dievs, šī koja zivs ir tik skaista! Ak, nē! Es gāju uz zivju slazdu. Ak, mans Dievs, viņš aizbēga! Kur ir mans tīkls? Man nav ne jausmas, kur tas kojas palika. Jūs mēs viņu bijām pieķēruši, es gandrīz viņu dabūju. Bet mēs tomēr metīsim tīklu un paskatīsimies, vai varam viņu tā noķert. Labi, varbūt mums izdosies. Ak, Dievs, paskaties turpat! Svētais mums izdevās! Izlien ārā! Nē, es viņu dabūju! Skaties, tas ir pakū! Ak, Dievs! Jā, es pat negāju pēc viņa, es nezināju, ka tas tur ir. Tu pat nevari iedomāties, cik viņam tikko paveicās. Es pat nezināju, ka viņš tur ir! Ak, mans Dievs, šis ir milzīgs! Ejam! Mēs tikko iemetām, izvilkām to ar tīklu. Labi, mēs noteikti vedīsim šo puisi pie manis uz mājām. Mēs ielaidīsim viņu dīķī kopā ar pirmo, ko noķērām. Tas ir neticami, mēs tam nevar noticēt. Tomēr es joprojām gribu to koju, tāpēc mēs atgriezīsimies un mēģināsim noķert arī viņu. Labi, man viņš cieši jāapķer. Labi, mēs esam gatavi doties. Parādīsim tos baltos zobus. Tas radījums ir traks. Labi, lielais puisis, ej nu, šis radījums ir milzīgs. Tas ir daudz lielāks nekā pirmais. Labi, puiši, mums vēl viena ēsma ir tur vidū. Es pat nezinu, kas šobrīd notiek, bet tas ir traki. Bet jā, tagad atliek tikai gaidīt. Un neilgi pēc tam mums bija otra cope. Skatieties uz manu makšķeri tagad. Skatieties, tā iet prom. Tas nozīmē, ka mums ir zivs uz āķa. Paskatīsimies, kas mums ir. 3, 2, 1. Ak, Dievs! Ak, tas ir mazs Oskars! Tikai mazs Oskars! Ak, Dievs, viņš ir skaists! Ak, mans Dievs! Šis ir pats skaistākais, ko esam šeit noķēruši. Ak, paskatieties šeit! Paskatieties, jūs draugi! Tāpat kā visām pārējām zivīm, arī viņam ir koduma pēdas uz spurām. Ak, Dievs, paskatieties uz viņa aci. Viņam trūkst acis, tātad šī zivs noteikti ir dzimusi šeit. Jo, es nekad šeit neesmu ielicis vienacainu Oskaru. Mēs tikko noķērām vienacainu Oskaru. Skatieties, viņam ir acis šeit, bet nav acis tur. Tas izskatās tik traki. Komentējiet zemā, kādu vārdu dot šim puisim. Mēs viņu paturēsim, un viņš pievērosies Oskara armijai. Ieliksim viņu spainī. Labi, tur viņš iet. Es tikko ieraudzīju, ko zivi aiz tevis. Kur? Pašā stūrī. Tā tikko tur parādījās. Labi, mēs ejam tur, tieši tagad. Paņemsim metamo tīklu. Ej! Ak, es viņu redzu! Tu viņu palaidi garām. Es noteikti netrāpīju. Nu, mēs viņu neredzam, puiši. Koja ir pazudis. Dodieties uz komentāriem, atstājiet patīk un paziņojiet man, vai mums vajadzētu atgriezties un mēģināt to noķert. Tas tiešām viskaistākais koja, ko jebkad esmu redzējis. Bet pagaidām mēs iemetīsim vēl vienu ēsmas gabalu tur vidū un paskatīsimies, ko varam noķert. Lūk, mūsu zāķi ir atlikušie tilapijas gabali. Paskatieties uz šīs ēsmas izmēru. Ja mēs kaut ko noķersim, tas būs liels. O jā, man par šo ir laba sajūta. Skaties, tas kustās. O jā, mums noteikti ir zivs. Labi, šim es ceļos kājās. Ak, tev brīnum, man augli ir pavisam tur. Es to iemetu tur. Ak, Dievs, skaties tur. Tas ir pašā vidū. Kas tas ir? Neticami, vai tu to redzi? Skaties, tas ir mazais sarkanais astes. Mēs nedrīkstam šo pazaudēt. Nāc šurp. Jā, mēs noķērām sarkano asti. Paskaties uz šo! Ak, mans Dievs, viņš ir tik mīlīgs! Paklausies viņu! Ak, es negaidīju, ka noķeršu sarkano asti. Jūs, mums te ir daudz sarkano astu. Ak, mans Dievs, paklausieties viņu! Šis patiesībā droši vien ir viens no mazākajiem, kas mums te ir. Mums ir vesela kaudze, un daži kļūst tiešām lieli. Nāc, izņemsim āķi no tevis, draudziņ! Labi, āķis ir ārā, labi, draudziņ. Ja paskatāties tieši šeit, uz viņas spurām, puiši, tāpat kā visām pārējām zivīm, tās ir saplāstas. Draudziņ, kas ar tevi ir noticis? Kurš tev to dara? Pastāsti mums! Labi, mēs ieliksim šo puisi spainī un tagad dosimies mājās ar visām zivīm, ko noķērām Beachy X un ievietosim tās viņa pagaidu mājvietās. Un tad mēs tiksimies ar jums rīt, kad pārbaudīsim šos milzu zivju slazdus, tiksimies atkal pie manas mājas. Esam atgriezušies mājās un mums ir vanna pilna ar zivīm. Mēs tagad tās ielaidīsim dažādos dīķos manā pagalmā. Aiziet! Ak, Dievs, tu esi šļakatu zonā.
Helena, otrā zivs no X-dīķa šim video. Ak, mans dievs, mēs viņu ielaidīsim ciklīta dīķī. Skaties, liels puisis! Ak, mans dievs, paskaties uz viņu tur iekšā! Ak, viņam tas ļoti patīk! Tur ir abi divi, viņi ir blakus viens otram, izskatās tik labi! Starp citu, atvainojos par lietu, jau kādas 3 dienas nepārtraukti līst. Labi. Otrais zivs ir šis puisis, mūsu milzīgais Ervinis Sams, un mēs tūlīt ielaidīsim viņu un mazo sarkano asti priekšējā dīķī. Lūdzu, nesāpina mani! Au, ak vai, es taču teicu, nesāpina mani, nu ej iekšā! Un te mums ir mūsu mazais sarkanais astiņš, mums tagad droši vien ir vairāk nekā 10. Tur viņš iet, jā, viņš ir labs puika, viss kārtībā. Es gandrīz aizmirsu par šiem puišiem. Mums ir mūsu mazais sarkanais astiņš, Milzu Garami un Rafaela Sams. Mēs tos pagaidām ielaidīsim karantīnas dīķī. Tur viņi iet, un mums ir vēl viena zivs, un tā varētu būt mana šodienas mīļākā. Un tas ir šis puisis, mūsu vienacainais Oskars, un mēs tūlīt viņu pievienosim Oskaru armijai. Tiekamies, draugs! Ak, viņš izskatās tik forši! Labi, puiši, tas arī ir viss, ko līdz šim esam noķēruši. Tagad mums ir visas mūsu zivju lamatas, un mēs tās atstājam uz pilnām 24 stundām. Tātad, laikam tiksimies ar jums tajā pašā laikā rīt, un cerams, ka vairs nelīs lietas. Jā, joprojām līst, mēs esam atpakaļ pie dīķa X, draugi. Ir pagājis vesela diena. Un mums ir viena zivis lazda tur, viena zivis lazda tur, un tad mums ir mazākais otrā pusē. Mēs dosimies pāri dīķim un vispirms pārbaudīsim mazākos lazdu, lai redzētu, ko esam tur noķēruši. Te nu mēs esam, tās tur ir milzīgs gurami un, manuprāt, koji. Tāpēc, laikam, tas nozīmē, ka viņi nav zivis lazdā. Mums te ir spainis, uzpildīsim to, nu, paskatīsimies. Ak, es redzu zivis tur lejā, es tiešām viņas redzu. Nu, dod man kaut ko labu mazulīt. Ak jā, slazdā ir caurums. Skaties, kaut kas vai nu izlauzās ārā, vai arī ielauzās iekšā, lai gan, manuprāt, tam nav nozīmes. Paskaties uz visām zivīm, ko mēs noķērām. Labi, paskatīsimies, ko mēs šeit noķērām. Ak, mans dievs, paskaties, cik liela ir šīs zivs. O, jā, mums tur ir 2. Ak, mazais flanko. Un šeit ir sudraba dolārs, kas ir tiešām forši. Labi, tur viņi iet, kas vēl? Neticami. Skaties, tas ir mazais gurami. Ak, mans dievs, mēs ieliksim viņu spainī. Kas tas ir? Kas tas vispār ir? Kaut kāds ciklīts? Man nav ne jausmas. Mazais Oskars, dīķis X, kā mēs zinām, ir pilns ar Oskariem. Vai vēl kāds? Ak, mans dievs, Helēna, paskaties uz šo! Ak, tas ir tik forši. Šie noteikti ir albīno plekastomu pāris, kas vairojās. Mēs tos ķeram visu laiku un gadu gaitā. Es šeit ieliku dažus, un šie noteikti ir pilnībā pieauguši īpatņi, un viņi noteikti šeit vairojās. Skaties, cik tas ir traki. Ak, mans dievs, 2 no tiem! Ak, tas ir tik forši! Ak, paskaties uz šo! Mums ir vēl 2 zivis! Paskaties, cik liels ir tas saules sams! Viņš ir skaists, neticami. Viņam arī ir tikai viena acs. Kas notiek dīķī X? Labi. Tur viņš aizpeld, un tad šīs puisis vēl viens nejaušs ciklīts. Un es domāju, ka tas arī viss. Pirmajā zivis lazdā paskatieties uz mūsu lomu, mēs tad noķērām daudz zivju. Tagad ir pienācis laiks noskaidrot, vai mēs esam noķēruši to briesmoni, kas šeit dīķi X nogalina un iznīcina visas zivis. Es mēģinu izlemt, vai mums vispirms vajadzētu pacelt tos lazdu, vai arī izvēlēties kaut ko citu. Ak, mans dievs. Labi, mēs vispirms paceļam šo. Skaties, tur iekšā ir milzīga zivs. Kas tas ir? Vai tā ir gurāmija? Pagaidi, mēs taču tikko redzējām gurāmiju. Skaties, cik tā ir liela. Tā aizņem visu slazdu. Ak, dievs, tā ir milzu gurāmija. Es gan nedomāju, ka šī ir tā pati. Mums ir arī paku. Neticam, šī ir tik liela. Tā ir lielāka nekā tā otra, vai ne? Es domāju, ka tā ir cita, jo otrai bija daudz sarkanāka galva. Ak, mans dievs. Tātad mēs tikko noķērām otro milzīgo garami šeit. Labi, re, kur viņš ir. Paskaties uz to, kāds traks zvērs. Jā, šis noteikti ir cits, šis ir daudz lielāks un patiesībā ļoti skaists. Tāpēc mēs varētu viņu paturēt. Un tieši šeit mums patiesībā ir sarkankrūtainais paku. Šis nav tik liels kā albīns, tāpēc mēs viņu iemetīsim atpakaļ pondaks, lai viņš izaug liels. Uz redzēšanos, draugs, viņš jau ir pieaudzis. Šis ir tik liels, cik viņi izaug, tāpēc es domāju, ka mēs ņemsim šo puisi mājās. Labi, tur viņš iet vannā. Ak, mans dievs, viņš ir milzīgs. Jo tas bija ļoti veiksmīgs pirmais monstra zivis last, tomēr tas nav gluži tas, uz ko mēs tiecamies. Milzīgais garami un mazais paku ir tiešām forši, bet mūsu galvenais mērķis ir noķert to plēsēju, kas terorizē visas pārējās zivis. Mēs ceram, ka šis pēdējais zivis lastu viņu izvilks ārā. Citādi manas zivis turpinās pazust un tikt apēstas, lai arī kas tas būtu. Aiziet, puiši, mēs ejam pārbaudīt pēdējo zivis lastu, dodamies lejā, uzspiediet patīk, lai mums veicās. Redzēsim! Labi, es mazliet uztraucos. Šis ir mazliet tālāk, tāpēc ceru, ka mani te neuzbruks. Labi, es paņēmu auklu. Ak, vai tu to redzēji? Kas ir tajās lazdās? Skaties uz burbuļiem. Ak, mans dievs, tas ir biedējoši. Sveiki! Kas tas vispār bija? Tur nav nekā, ak vai? Tās ir haizivs, es zvēru. Tā tiešām ir haizivs. Tas ir viņš, tas ir viņš. Ak, dievs, mēs viņu dabujām. Tas ir nenormāli milzīgs.
Šis bija mūsu mērķis, to mēs centāmies noķert. Šī ir milzīgā saldūdens haizivs, kas ir šeit. Ak, viņš ir tik smags! Ak, Dievs, draugs, tur ir vēl viens sarkanasti sams. Skaties uz to. Es viņu pat sākumā nepamanīju. Ak, tas tiešām ir neprātīgi, puiši. Šī ir lielākā saldūdens haizivs, ko jebkad esmu noķēris. Mums jācenšas viņu dabūt ārā. Paskaties uz šo briesmoni. Viņš šeit ir labi ēdis, droši vien visas pārējās zivis. Te viņš nāk, dabūju viņu, mēs viņu izvilkām ārā. Ak, mans Dievs, tas ir nenormāli milzīgs. Paskaties uz to radījumu turpat. Tā ir saldūdens haizivs, un tā ir milzīga. Izstāsta, ka viņas puras slazdā ir mazliet apskādētas, bet tas ir normāli, puiši. To nevar novērst. Mēs ātri aiznesīsim šo čālu uz kublu, mans mašīnas aizmugurē, un tad atgriezīsimies pēc tās sarkanās astes. Viss kārtībā, draudziņ, tu esi drošībā. Ak, viņš ir kārtībā, viņš ir taisti, viņš peld, viņš izstās labi. Labi, viņš izdzīvos. Jūs, puiši, tas nolādētais haizivs ir milzīgs. Es nevaru tam noticēt. Bet tieši šeit mēs arī noķērām vēl vienu sarkanas astes sāms. Tas ir vēl viens mazs mazulis, nevis viens no lielajiem, kas ir šeit. Ak, labi, es saprotu. Labi, nu, aiziet, draugs, piedod. Labi, mēs noteikti ņemsim to puisi mājās, mēs iemetīsim viņu dīķī pie otra. Un tad mums patiesībā ir vēl viens Oskars. Viņš nav īpaši skaists, tāpēc mēs viņu laidīsim atpakaļ dīķī. Lūk, aiziet, uz redzēšanos! Mēs izpildījām misiju, mēs noķērām milzīgo saldūdens haizivu. Tomēr šeit patiesībā ir vēl viena. Kopā bija divas, viena albīna un viena parasta. Un parastā bija daudz lielāka nekā albīnā. Un kā redzat, šis ir diezgan liels dīks, un man nav ne jausmas, kur viņš ir. Mēs viņu nenoķērām, tāpēc visticamāk mums nāksies atgriezties un uztaisīt otro daļu. Ja jūs to vēlaties redzēt, dodiet man ziņu, bet tagad mums atkal ir pilna kravas mašīna ar zivīm, un mēs dosimies atpakaļ uz manu māju, lai ielaistu tās manās dīķos pagalmā. Man nav ne jausmas, kur mēs liksim šo milzīgo saldūdens haizivi, bet tiksimies pie manas mājās. Labi, paskatīsimies, kā haizivī klājas. Ak jā, viņš tur izskatās labi, bet pirms mēs viņu ielaižam dīķī, mums ir spainis pilns ar ādas zivīm, un mums jāatrod mājas visām no tām. Tagad sudraba dolārzivs un mazais sarkans astes mazulis var iet priekšējā dīķī. Tiekamies vēlāk, draugi! Un mums ir arī šie albīnie placo, un priekšējā dīķī mums jau ir diezgan daudz, tāpēc es domāju, ka šī būs ideāla mājvieta viņiem. Un tā kā viņi ir pārošanās pāris, varbūt nākotnē mums būs daudz mazu albīno placo mazuļu. Un Oskaram, mazajam placo, mazajam gurami un ciklīdei mēs tos pievienosim karantīnas dīķim. Un visbeidzot, mazākajām zivīm mums ir vēl viena ciklīde. Un tad šim puisim arī trūkst tāds, tāpēc mēs viņu arī pievienosim karantīnas dīķim. Tagad, puiši, mums ir divas lielas zivis, milzu gurami un lielā haizivs, un es domāju, ka zinu viņiem ideāls rietas. Labi. Vispirms ir mūsu milzu gurami. Ak, mans Dievs, paskatieties, cik liels ir šis puisis. Mēs dodamies uz ciklīdu dīķi. Šis dīķis izskatīsies lieliski ar visām šīm jaunajām lielajām zivīm. Lūk tev, Mr. Gurami, paskaties, cik viņš ir liels. Tur viņš aizpeld, paskaties, cik skaisti ir šī zivs. Tur ir gurami un tad abi paku. Tieši tas šim dīķim pietrūka. Tam pietrūka lielu zivju. Tagad mēs darīsim tā. Mēs paņemsim lielo irdiscējošo haizivi un arī viņu pievienosim ciklīdu dīķim. Jūs, draugi, tas būs neprātīgi. Ak, mans Dievs, šī haizivs ir tik liela. Skatieties, paskatieties, cik liela ir tā haizivs. Viņa gandrīz neietilps tīklā. Nu, aiziet. Te viņš ir, mūsu lielā haizivs. Labi, liksim viņu tieši dīķī. Aiziet, lielais, aiziet. Jā, mēs to izdarījām. Milzīga varavīksnes haizivs, liels paku, milzīgs garami, visi tagad ir ciklīdu dīķī. Un viņi izskatās neticami. Paskatieties uz šo, paskatieties uz viņu blakus paku. Ak, tas ir tik forši. Labi, puiši. Nu, traka diena dīķī X, bet tur joprojām ir daudz zivju, kuras mums jāizņem. Tāpēc, ja jūs vēlaties, lai es tur atgriežos un uztaisu otro daļu, viss, kas jums jādara, ir jādodās tur lejā. Atstājiet patīk, abonējiet zemāk, tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!